Sveiki, dārgie! Kas tad ir mīlestība? Es tā domāju. Tā ir darbība, kas saved cilvēkus kopā, kam ir vienāda domāšana, kas ir vienā prātā, vienā garā. Tāpēc, ka mīlestība meklē līdzīgus sev. Mīlestība vienmēr meklē sev līdzīgus. Viņa meklē to, kas ir līdzīgs man, un savieno tos kopā. Mīlestība tas, ka tu domā par otru cilvēku, tāpat kā par sevi, ka tu uzticies viņam, ka tu mīli viņu, ka tu cieni viņu viedokli, cieni viņu vārdu, cieni visu, ko viņš dara. Ne tikai cieni, bet arī mīli. Mīlestība ir tas, ka jūs esat izgājuši kopā milzīgus visādus pārveidošanās variants. Esat izgājuši milzīgiem procesiem cauri un esat palikuši vienalga kopā. Tas ne tikai par vīru un sievu, teiksim, bet vispār starp vīrieti un sievieti draudzību vai starp vīrieti un sievieti un sievietes gribēju teikt draudzību. Kas ir iziets kopā un pārdomājot savu dzīvi, pārdomājot ar to, ar kuriem es esmu gājis kopā, to vairāk viņus sāc cienīt un mīlēt. Tāpēc, kad ir iziets kaut kas milzīgs cauri, ir iziets lietas, kas ir bijušas pat bīstamas. Man ļoti žēl, ka Dāvids un Jonatāns viņi nesavienojās, jo viņi būtu izdarījuši milzīgus darbus. Viņi bija abi divi viens otram domāti, viņi abi divi viens otram bija. Es domāju, ka no Dieva pat veltīti. Bet viņi zināja to, bet Jonatāns atkāpās un aizgāja. Visbīstamākais, es domāju, tas, ka tad, kad jūs esat izgājuši kaut kādiem procesiem cauri, atstāt to un aiziet. Brīžiem ienāk tādas domas, bet es saprotu, ka tas nav Dievs, bet tas ir Sātans, kas to cenšas izdarīt, lai tu pamestu un padotos. Jo viegli ir atstāt un aiziet, bet grūti ir atkal pievienoties atpakaļ. Ir mēģināts to darīt, bet tad, kad man patika šodienas dievkalpojums, kurā tieši par to bija teikts, ka tava identitāte viņu vilks tevi atpakaļ. Vienalga, cik tu tālu būsi atkāpies, jo neesot savu identitāti, tev ir jāstrādā, lai tu nebūtu viņā. Tev ir jāstrādā, lai tu neieietu atpakaļ. Un vēl jau vairāk, ja tu zini, kas tu esi. Tas ir vēl bīstamāk, grūtāk. Jo tad tev ir jācīnās par to, lai tu nedarītu to, kas tev ir jādara. Jo tas tev izdodas automātiski, tu par to neaizdomājies. Un mīlestība ir tāda pati, jo mīlestība rodas, kad sadarbojās divi cilvēki kopā. Vai kaut kāda grupa, kaut kāda cilvēku grupa, kaut kāda noteiktā virzienā ejoša cilvēki. Viņi iemīlās viens otrā. Protams, ne jau nepārprastā nozīmē, bet normālās attiecībās, kā draugi ar draugiem. Šī mīlestība, kas ir, viņi saucās interesanti, viņiem ir agape mīlestība un ir arī vēl cita veida šīs mīlestības un ir šī tad savstarpējā draudzības mīlestība, kas ir. Un tas brīnišķīgi, ka var divi cilvēki būt draudzīgi un ka viņi var darīt kopā un iet vienās interesēs. Tas ir tik brīnišķīgi. Un es uzskatu, ka tas ir mīlestība, ka tu domā, kā labāk izdarīt, domā, kā foršāk izdarīt, domā, kā labāk izdarīt nevis tam cilvēkam, bet to, ko jūs darat kopā. Tā ir savstarpēji mīlēt viens otru, kā es jūs mīlēs, tā ir Jēzus to teica. Viņš teica saviem mācekļiem to. Es domāju, uz katru tas attiecās, kā ģimenē, tā ārpus ģimenes, kā mājas grupās vai nu kaut kādās iestādēs. Mīlēt to, ko tu dari pirmām kārtām, mīlēt Dievu pirmām kārtām, otrām kārtām, tā, ko tu dari mīlēt. Vienkārši, ja tev nepatīk, vienkārši iemācīties to mīlēt. Un tas ir milzīgs spēks. Es uzskatu, ka tas ir ļoti milzīgs spēks, ka tu vari to, ko tu varbūt brīžiem pat neieredzi, iemīlēties tādī. Vienkārši sāk darīt to no sirds. Tas ir ļoti spēcīgi un brīnišķīgi.
Tāpēc es novēlu katram no mums iemīlēt to, ko mēs darām. Iemīlēt tos cilvēkus, kurus varbūt tu neieredzi. Jo tā kāda alga mums ir to, ka mēs mīlam to, kas mūs mīl. Un tas ir tas šits, te iemīlēt tos, kas tevi nemīl. Šeit ir liels tāds, es esmu to darījis, un tiešām tas, kad pārvēršās otrādi, ka to cilvēku, kas tev varbūt, kuru tu pats varbūt pat neieredzi, vai nicini pat, tu sāc runāt uz viņu pretējos vārdus, tu sāc iemīlēt viņu, tad tas ir milzīgs spēks. Es to ievēru, un tas tevi dara tik paceļ nākamajā līmenī. Un es pateicos Dievam tiešām, ka mēs spētu iemīlēt šos ienaidniekus. Jēzus pareizi arī teica, mīli savus ienaidniekus. Mīli savus ienaidniekus. Viņš Jūdam pateica, draugs, bet Pēterim viņš pateica, atkāpies no manis Sātana. Pēc, ka draugs tev brīžiem var nepateikt to, ko pateiks tev ienaidnieks. Tāpēc es pateicos par katru ienaidnieku, es pateicos par katru draugu, es pateicos par katru cilvēku, pēc, ka katrs mums dod kaut kādu skolu, šo mīlestības skolu es uzskatu. Katrā no mums tētis meklē šo mīlestību. Kā varētu viņu neiemācīt, bet ielikt mūsos. Un tas caur visiem šiem pārbaudiem, visām šīm lietām atnāk pie mums. Un es esmu pateicīgs Dievam, ka viņš ir devis mums procesus, nevis brīvību, tādā ziņā, ka mums nav jāiet nekam cauri. Mīlestība izvest cauri procesiem, palikt tur, kur tu esi, un neaiziet, neapvainoties, ka tev varbūt neievēro, varbūt tevi nedzird, varbūt ar tevi negrib sarunāties. Tāpēc esat svētīti, un lai Tēvs jūs ved cauri procesiem, lai mēs iemīlētu viens otru.